brīvas aktivitātes, ja tāda vajadzība ir. Tad mākslas terapeiti, ko par mums vēl stāstīs vēl, arī sociālajie darbinieki. Tas ir liels cilvēku tāds kopums, kas varētu palīdzēt. Te arī iesaistās masieri. Un man būtu ļoti patīkami, ja tik tiešām būtu dziedinātājs. Varbūt tās varētu saukt arī par dabas dziedniecības klīnikām, par dabas dziedniecības un rehabilitācijas klīnikām, kur mūsu pacients varētu saņemt gan masāžu, gan ūdens procedūras, gan, ja vajag kādu sāpju terapiju citām problēmām, varbūt, kad ir muguras sāpes, jo nav jau tikai tā viena onkoloģiskā, ir jau vēl daudzas citas problēmas. Un arī atraisīties un mēģināt nedomāt visu laiku, kāpēc man ir tāda nelaime. Nu, ja tā tas ir, tu jau neesi vainīgs, ne tu esi vainīgs, ne tavu piederīgi ir vainīgi. Vienkārši tev tā ir nepaveicies dzīvē, un tāpēc nevar visu laiku sev nosodīt, kāpēc man tā vai ko es nepareizi darīju. Nu, ir tā, kā ir, un jāturās pretīm. Jums ir šāds jautājums. Ir priekšstats, ka onkoloģiskiem pacientiem nav piemērotas masāžas. Vai tā ir? Priekšstats par masāžām ir ļoti iesīkstējies. Man jau jāsaka, ka mana saskarsme ar onkoloģiskajiem pacientiem sākās tieši caur masāžu, caur to, ka daļai onkoloģisko pacientu, īpaši tas ir sievietēm pēc krūts vēža, vai arī veidojās rokas limfātiskā tūska, vai arī pēc ginekoloģiskajām operācijām veidojās kājas limfātiskā tūska. Un šie ir tie pacienti, ar kuriem es tikos vispirms. Un tā pirmā ārstēšana un reālā palīdzība ir savu veidu masāža, tāda manuālā limfodrenāža, ir saitēšana, ārstnieciskā vingrošana. Un tā ir varbūt vienīgā no visām lietām, kas var atvieglot tūskas problēmas. Tad tā ir manuālā limfodrenāža, bet arī par masāžu vispār, jo te jau runā par cilvēku vientulību, par to, ka pārējie no tevis tā kā nobīstās un baidās, un dažkārt cilvēks paliek pilnīgi viens, un ir tāds neprecīzs citāts no masāžu žurnāla. Masieris un masāža ir brīnišķīgs ceļvedis grūtajā atvesaļošanās posmā. Tā ir saskarsme fiziska un garīga. Un nav teikts, ka masāža izkustina ļaundabīgās šūnas, nav teikts, ka tam dēļ, ka cilvēks masējās, jau saņem kvalitatīvu masāžu, viņam pamatprocess būs sliktāks. Droši vien jādomā arī, kurā brīdī tā masāža, vai ne? Tas drīkst būt tikai tad, kad viss ir beidzies, nu, kā saka, labvēlīgi. Principā mēs neesam iesākuši masēt pacientus ārstēšanas procesā, bet literatūrā tiek aprakstīts, ka arī ārstēšanās procesā tas tiek darīts. Bet, es iesaku nākt, kad ir beigusies tā aktīvā ārstēšana, bet tas jautājums nav tā, ka tikai nē. Mēs neesam to kārtīgi pārunājuši. Vēl viens jautājums. Kurš sporta veids ir labāks, ja ir bijusi krūts operācija? Es no savas pieredzes zinu, ka tad, kad beidzās operācija, ka tur tiek izdalīti tādi bukleti, kur ir vingrojumi, kas ir jādara. Un ļoti daudz sievietes dara, bet ļoti daudzas to arī nedara. Man jāsaka, ka par tiem sporta veidiem tas ir atkarīgs, kas tai mūsu pacientei ir bijis paticis iepriekš. Ja viņa ir bijis mierīga un neko nav īpaši darījis, tad, protams, principā tā pēc operācijas vingrošana ir vajadzīga, lai saglabātu tās kustību apjomu. Tas ir pats par sevi. Bet pēc tam ir tie ieteicamie sporta veidi, nūjošana, staigāšana. It kā neiesaka tos sporta veidus, tenisu, bumbu spēles, kalnu slēpošanu, bet īstenībā tad, kad slimība sāk paslēpt savu ļaunumu, man bail teikt, ka noteikti nedariet to vai to, mēģiniet kontrolēti darīt to, kas jums sagādā prieku. Vēl viens jautājums, kurš sporta veids ir labāks, ja ir bijusi krūts operācija? Es jau par to atbildēju. Viss, kas ir mērens un labs, lai gan ir tāds pētījums par kustībām,
man liekas, Anglijā bija pētīt, saliktas sievas komandā pēc krūtsvēža operācijas ar akadēmisku airēšanā, bet nevienai no tā nebija vairāk ne limfātiskā tūska, nekā tur bija tāds liels pētījums, bet tur bija krietnas sievas pēc operācijām un viss airēja un nebija problēma nekāda vairāk kā citām. Ir ļoti liels pētījums nesen, kas nācis klajā, kur ir pierādīts, ka sievietēm pēc krūts vēža, sevišķi tām, kurām audzējs ir bijis hormonu receptoru pozitīvs, mērena ikdienas fiziskā aktivitāte gandrīz par 50% pagarina dzīvi. Tas ir ļoti, būtisks rādītājs, un šī mērenā fiziskā slodze ir domāta nevis nodarbošanās ar kādu konkrētu sporta veidu, bet, kā teikt, tautas izkustēšanās līmenī. Tātad slēpošana, nūjošana, staigāšana, peldēšana, kas kuram ir pieejamāks, jo būtībā ir tas, kad šīs kustības notiek regulāri. Ja? Un nevis arī, mēs sakam, trenažieros cilvēki iegūst pozitīvas emocijas, ja izdalās šie endorfīni, tad arī šādas te pastaigas kaut vai gar jūru veicina šo endorfīnu izdalīšanos. Bet tas nav iemesls, kāpēc uzlabojās šie rādītāji. Tie rādītāji saistīti ar ļoti daudziem faktoriem, kas uzlabojās sportošanas laikā, apskābekļošanu, asins plūsmas uzlabošanos un vispār šo te emocionālo pusi. Un vēl viens jautājums, ja ir viegls nogurums, ko labāk darīt, atgulties vai iet pastaigāties svaigā gaisā? Es domāju, ka mēs varam tieši tā atbildēt, labāk ejiet pastaigāties svaigā gaisā. Tā, dosim vārdu Irenai Putniņai. Jā, uztur vai ēšanas jautājums, viņš jālaiž ir ļoti aktuāls, ja mēs runājam par jebkuru slimību, un tikpat aktuāls viņš runājam, tad, kad mēs runājam par pilnīgi veselu cilvēku, jo patreiz ir ļoti aktuāla liekā svara problēma, aptaukošanās, līdz ar to sirds asinsvadu slimības un tā tālāk, un zinām saistība noteikti ir arī šai te neveselīgai ēšanai un tam pašam mazkustīgajam dzīvesveidam, par kuru tagad mēs tikko runājām. Arī saistībā ar tiem ēšanas paradumiem vai uztveru uzņemšanas paradumiem, kādi no cilvēkiem veidojas. Un, ja runā konkrēti par pacientu vai par cilvēku, kurš sadzīvo ar slimību tajā brīdī, kad akūtā fāze ir garām un ir jādzīvo tālāk, tad tas, ko es gatavojoties nākt šurp skatījos un ļoti spārnot frāzi, bija tāda: galvenais cilvēku uzdevums ir ēst. Tad viņam vajadzētu vienkārši ēst, jo kādreiz ar ļoti stipru medikamentozu iejaukšanos ar šo te arī depresīvo statusu, par ko mēs šeit runājām, cilvēks vienkārši aizmirst par to, ka šī ir ārkārtīgi svarīga funkcija, vienkārši paēst. Ja mēs runājam par to, ko tad īsti paēst, tad ir tas klasiskais ļoti spārnotais un nevienam nesaprotamais, tad ēst veselīgi. Ko nozīmē ēst veselīgi? Katram ir noteikti sava izpratne. Runājot tāds ļoti klasisks nostādnes, tās būtu šeit pie šī veselīgā uztura būtu lietot sabalansēt ēdienu, tas ir ēst no katras uzturu grupas kaut ko, nevis kaut ko ļoti izslēgt, jo nav tāds zinātniski pierādīts kāds noteikts diētas, kas būtu derīga tieši pacientiem ar vēzi. Tātad šāds te nav. Tātad ir jāēd tāpat kā cilvēkiem, ievērojot veselīgus norādījumus, tātad ko vajadzētu darīt? Vajadzētu ēst 5 līdz 7 porcijas augļus un dārzeņus. To raksta visur, un tas tiek ļoti uzsvērts. Protams, nevajadzētu lietot sāļus ēdienus, kulpinātus ēdienus, tur ļoti stipri ceptus. Šobrīd pēdējā laikā diezgan tiek rakstīts par to, ka vajadzētu samazināti uzturā lietot sarkano gaļu. Tās būtu kādas 3-4 porcijas nedēļā, tas ir 3 reizes. Porcija ir ļoti stiepjams jēdziens. Tātad porcija gaļai ir 80 grami. Tātad, praktiski tas ir gabaliņš gaļas. Tas sauja. Teiksim, ja mēs runājam par augļu vai dārzeņu porcijām, tad tur arī atšķirās. Tātad viena porcija ir viens neliels ābols. Tad to, ko var ielikt saujiņā, tā tas arī ir. Vienīgi porcijas ir mazākas žāvētiem augļiem un riekstiem, tur porcija ir mazāka. Tāda kārtīga sauju rieksta, tas ir diezgan daudz. Ja? Tas būtu par to, kas būtu no tāda ļoti, ļoti klasiskiem ieteikumiem. Protams, vēl viena lieta, kas būtu jāsako tauku daudzumam diētā, tad ļoti daudz taukus lietot nevajadzētu, un ko nozīmē nelietot taukus. Prātīgi veikt iepirkumus, izvēlēties taukus ar zemu, produkts ar zemu tauku saturu, it īpaši tas būtu attiecināms uz piena produktiem, kur, protams, ir ļoti uzmanīgi jāseko, jālieto zivis,
Tāda ļoti tāda klasiska ieteikuma. Protams, cilvēkam arī vajadzētu atcerēties par to, ka ir jālieto pietiekamā daudzumā šķidrums. Un arī visi kaut kādi konkrēti ieteikumi atkarībā no diagnozes, viņi tiešām ir ļoti individuāli. Kāda problēma, tad šo problēmu arī jāmēģina kaut kādā veidā risināt. Tad, ja ir nelabumi, tad ir jāmēģina ēst ļoti mazām porcijām, pietiekami bieži. Un, teiksim, jā, tā situācijas ir ārkārtīgi dažādas. Ja? Un līdz ar to arī, bet tā pamatdoma tomēr būtu to, ka cilvēkam ir jāēd. Jo manuprāt, ka arī ļoti bieži vēža pacientiem ir tas, ka runā par medikamentiem, runā par aktivitātiem, bet par to, ko cilvēks tiešām ēd. Un es savulaik esmu strādājis onkoloģijas centrā, es zinu, ka tā bija ārkārtīgi liela problēma priekš cilvēkiem, ka tiešām neviens pat ne cilvēks atbild, ko parasti klasiskā atbilde ir kāda. Es esmu paēdis. Jautājums, cik daudz tu esi paēdis un ko tu esi paēdis? Kas mazinātu nelabumu pēc ķīmijterapijas? Varbūt var kaut ko konkrēti.